Secināts, mīļais brāl un mīļā māsa, šajā kunga dienā. Mans vārds ir Antra, un šo ziņu es ierunāju tev no Liepājas, pludmales no Liepājas piekrastes. Fonā aizmugurē ir jūra un ir nocietinājumi forti. Un forti patiesībā nozīmē aizsardzību. Man ir neliels vēstījums, kuru es jūtu sirdī, ka man vajag tev nodot. Es uzrunāju katru savu māsu, brāli, kristieti, bet īpašā veidā es uzrunāju tevi, ja tu esi katoļticīgais. Ikdienā manas kājas min baznīcas ceļu Liepājas Svētā Dominika draudzē, vai šeit tad iegriežos Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē uz lūkšanu vai svēto misi, bet jau kādu laiku, vairāk kā gadu, mana sirds pieder jaunai iniciatīvai Latvijā, tā ir lūkšana kapela par Latviju. Ko tad tas nozīmē? Tā nav jauna nekāda baznīca, tā nav nekāda jauna, tā nav sekta, tas nav nekāds jauns kristiešu grupējums. Es nezinu, ko tu esi dzirdējis par šo te lūkšanu kapelu par Latviju, bet tā ir lūkšana iniciatīva, kurā sevi kopā apvieno dažādu konfesiju draudžu kristiešus ar vienu mērķi. Ne jaukt, ne arī kaut kādā veidā destabilizēt to konfesiju, kurai mēs katrs sev uzskatām par piederīgiem, bet lai izlūgtu mieru, saticību un garīgu atmodu mūsu Latvijai. Mēs šobrīd dzīvojam ļoti nemierīgā laikā, piekritīs, vai ne? Un šis ir laiks, kad mums būtu jāmet pie malas šķēpi, jāmet pie malas kaut kādas mūsu konfesionālās atšķirības, bet mums ir beidzot jāsadodas rokās. Kā populāra komponista Lūcija Garūta sarakstīja kantāti Dievs, tava zeme deg, un mūsu Latvija deg, bet vai mēs esam aizdegušies, vai mēs neesam kļuvuši apdzisuši. Tāpēc man ir tāda īpaša iniciatīva, kurā es aicinātu tevi šajā laikā piedalīties. Viens no iespējamiem variantiem ir doties uz mājaslapu lūkšanakapela.lv vai arī atrast šo pašu nosaukumu lūkšanakapela.lv Facebookā un pievienoties lūkšana ķēdēji, kura tātad tiks atklāta 14. maijā, 10 dienu garumā, 24 stundu ilgumā, tātad no mūsu kunga debes braukšanas svētkiem līdz pat vasaras svētkiem. Otra iespēja ir varbūt, ka tev ir draugi, nevajag jūsu nav jābūt ļoti daudz, 2, 3, 4, varbūt 5, varbūt 10, kuri varētu izlēmt, ka vai nu pusstundiņu līdz 45 minūtēm no rīta vai vakarpusē tikties baznīcā un vienoties kopīgā lūkšanā. Lūkšana kapela par Latviju izstrādājusi arī dažādus svēto rakstu fragmentus, atbilstoši svētā gara augļiem un atbilstoši tam laikam, kurā mēs tūlīt iesim. Un ir vēl viena iniciatīva. Ja gadījumā jums ir ļoti grūti vienoties klātienē, jūs taču varat sazvanīties attālināti, tagad gan WhatsApp zvanā, gan Google Meet, gan Zoom, ir daudz dažādu tehnoloģiju, kāds no jums varbūt ir diezgan labos draugos ar tehnoloģijām, un jūs varat vienoties kopā. Jūs to varat darīt kopā ar savu mācītāju un ar savu priesteri, bet kāpēc, lai jūs to nevarētu darīt savas draudzes pulciņā un lūgties par Latviju, lūgties par Latvijas mierīgajām debesīm, un lūgties par to, lai kungs mūs beidzot iededz jaunai dedzīgai mīlestībai, lai mēs atcerētos to savu pirmo mīlestību, ar kuru mēs tuvojāmies Jēzum. Un vēl viena iespēja ir katrai draudzēji apdomāt kādu no svētā gara augļiem un svētā gara dāvanām. Tātad jūs varat izvēlēties kādu īpaši un tad varbūt īpašā veidā lūgties par to, lai Dievs jums dod šo dāvanu, lai šī dāvana tad pilnā mērā var jūsu draudzē izpausties. Un vēl viena iniciatīva, uz kuru es gribu tevi aicināt, ir garīgi adoptēt 5 cilvēkus, kuriem tu uzskati, mēs katrs zinām, ka mums apkārt ir masticīgi un neticīgi cilvēki, tie ir mūsu ģimenēs, tie ir mūsu darba vietās, tie ir mūsu mājvietās, un garīgi adoptēt uz šo laiku 5 cilvēkus un lūgties par viņiem. Paldies par to, ka tu esi lūkšana cilvēks, par to, ka tu tuvojies Dievam, par to, ka tu vēlies pildīt Dieva gribu. Un es ceru, ka tikai sadodoties mums visiem kopā, pat neceru, es zinu, ka sadodoties visai Latvijai kopā, mēs varam apsargāt, kā šie forti, man tur tālumā, gan ne tikai Liepājas Baltijas jūras robežu, bet visas mūsu Latvijas garīgo telpu un arī fizisko robežu. Lai jums svētīgs šis laiks ar kungu. Atgriez mūs kungs pie sevis, un mēs atgriezīsimies. Atjauno mūsu dienas, kā vecos laikos.